Latviju skāris piesārņojuma mākonis, kas nācis no Polijas, stāsta sinoptiķi. Turklāt laikapstākļi nedēļas sākumā bija tādi, ka valda bezvējš un blīvi apdzīvotās vietās pilsētās piesārņojums krājās. Turklāt to papildina, piemēram, transporta izmeši, rūpnīca un arī apkures radītie dūmi. Šoreiz pārobežu piesārņojums atnesa vairāk antropogēno piesārņojumu, kas ir tāpat tās Eiropā arī vēl ir augsti, ir apkure, un visdrīzāk tas ir apkures emisijas, kas ir nonākušas līdz Latvijai. Pagājušajā naktī gaisa kvalitāte ievērojami uzlabojusies, jo valsts teritorijā ienāca nokrišņu zona. Lietus lāsēm krītot, tās ap sevi aplipina visus putekļus, ko uzskatām par piesārņojumu. Šodien viegli nokrišņi turpinājās, kā arī rītdien gaidāms lietus. Nolīstot nokrišņiem, situācija ir uzreiz uzlabojās, to var redzēt arī pēc staciju novērojuma datiem. Praktiski piesārņojums nokrītās līdz 5–6 reizēm. Pārobežu piesārņojuma ietekme, tā kā es jau teicu, brīvdienās mazināsies, bet viss ir atkarīgs no laikapstākļiem Latvijā, cik būs skaists saulains dienas bez vējš, cik apkure būs. Bet Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes liecina, ka piesārņojuma ietekme tuvākajās dienās vēl būs jūtama. Īpaši vakarstundās, kad atmosfērā būs uzkrājies mūsu pašu radītais piesārņojums. Piesārņojums Rīgā veidojas galvenokārt no diviem apstākļiem. Tas ir viens, kad ir īpaši laika apstākļi, augsts spiediens. Tas nozīmē, ka viss, kas ir gaisā, viņš nevis iet prom, bet pat cirkulē apkārt mājām. Bet iedzīvotāju satraukumam nav pamata, saka Stradiņa universitātes profesors. Jāuzmanās gan sirds un asinsvadu, kā arī plaušu slimību pacientiem. Ja jūs vienkārši prasītu uz ielas, vai šodien viss kārtībā, tad droši vien runātu par politiku, par cenām, bet par gaisa kvalitāti droši vien, ka tas nebūtu pirmais, par ko cilvēks sūdzētos. Sekot līdzi gaisa kvalitātei, iedzīvotāji paši var Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā. Artūrs Zaļševskis, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.